Man nedzird, tā tagad kā man viss dzird, cerams, ja. Ja tas tā ir, ja dzirdat un redzat, man pajūšu kādu reakciju no jums, ja. Un gribētu paziņot to, ka šis seminārs būs ierakstīts un arī būs publiski pieejams. Tad, ja jūs varētu, tad kaut kādu reakciju, jā, dzirdams, super, paldies. Tātad sāksim. Tātad šīs dienas tēma ir Asset Home, kas ir jauns, kas mainījās. Tātad apskatīsim, ja? Šodien apskatīsim jaunumi abonēšanas sistēmā, kas izmainījās Asset Home, un Asset Home Security Automate un jaunie rīki. Jaunumi abonēšanas sistēmā. Kāpēc vispār notiek izmaiņas? Situācija drošības risinājumu tirgu ir būtiski mainījusies, un Covid-19 veicināja patērētāju digitālās dzīves aizsardzības tirgus paplašināšanos. Izveidojās jauna kategorija CDLP, Consumer Digital Life Protection, un CDLP, kas iepriekš tika klasificēts kā patērētāja galvpunkta drošība, aptver plašāku tehnoloģiju kopumu, lai apmierinātu virkni patērētāju kiberdrošības un digitālās aizsardzības vajadzības. Grafikā varam redzēt problēmas, ar kurām saskārās lietotāji 22. gadā. Pēc aptaujas rezultātiem pirmajā vietā tās bija aizmirstas paroles, kā jau parasti tas var būt arī mums. Un kā nākamais bija sūdzības lietotājiem par datoru veiktspējas problēmām. Interesanti, ka lietotāji nobalsoja par jaunu punktu, kas vispār pat nebija piedāvāts. Tas bija numur 3 topā, kļuva neērtības saistībā ar lietotāja personalizācijas līmeni. Tās bija tiešsaistes reklāmas un vietnēs. Un, kā redzat, tas jau bija 3. jā, un dodoties tālāk, mēs redzam, ka tās ir pazaudētas ierīces, vīrusu infekcijas, nozaudēti faili, bērnu drošība, interneta banku pieejamība un kiberdraudi, un citas būtiskas privātuma un identitātes problēmas. Un, ja semināra laikā rodas kādi jautājumi, tad droši rakstam čatiņā, ja, un tad čati pēc prezentācijas mēģināsim iziet cauri, vai arī, ja es redzēšu uz kaut ko, varēšu arī jums atbildēt, ja? Tā, tālāk. Tā. Kāda informācija tika iegūta no patērētājiem? Kā redzam, gandrīz 75% mājsaimniecību tuvākajā laikā vēlas pievienot kādu no digitālās aizsardzības līdzekļiem. Tātad pat, ja šķiet, ka daudzi patērētāji jau izmanto daudzas digitālās aizsardzības tehnoloģijas, joprojām pastāv iespēja, ka lietotājs varētu izmantot vēl kādu papildu rīku. Tā ir drošība, VPN, identitātes aizsardzība un paroles pārvaldība ir prioritāšu augškalā. Asset papildina un attīsta savas produkcijas portfeli, lai iegūtu vienotu zīmolu globālajā tirgū, iekļaujoties patērētāju digitālās dzīves aizsardzības kategorijā. Asset mērķis ir pozicionēt sevi kā digitālās dzīves aizsardzības piegādātāju, pārtopot no pasaulē pazīstamākā antivīrusa par digitālās dzīves drošības risinājumu. Asset papildina un veido visāku kādus atjaunājumus, tās ir uz visām operētāju sistēmām un neizmirst pievienot arī tādu drošības vani kā datortīkla aizsardzības aptveršanu. Izņemot paroles pārvaldnieku un Asset Home, kas ir pieejami iOS klientiem, būs pieejams arī VPN un digitālās identitātes aizsardzība, par ko jau arī minēju. Asset Home kļūs obligāti visiem jaunajiem lietotājiem. Ko tas nozīmē? Lietotājiem būs jāreģistrējas ar savu e-pastu, un tādā veidā licence tiek piesaistīta jau pie e-pasta. Tātad jaunais piedāvājums patērētājiem. Piedāvājums tiks prezentēts izmantojot 2 jaunas kategorijas. Tā kā mēs pārējam no konkrētas ierīces aizsardzības uz to, kas ir svarīgāks - klientu digitālās dzīves, mājas un ģimenes. Tāpēc esat izveidojuši jaunu kategoriju All-in-One, kas būs arī primārā, lai apmierinātu lietotāju ļoti specifiskas pretvīrusu un lietotņu prasības. Mēs turpinam ar ierīču aizsardzības kategoriju un atsevišķiem produktiem. Tātad All-in-One aizsardzība, kā redzat, labajā pusē redzam esošo produktu klāstu un
Kreisajā pusē jau jauno produkcijas klāstu ar pilnīgi jaunu aizsardzības abonementu, kas ir Asset Home Security Ultimate, kas būs pieejams, un Asset Home ir pieejams līdz 10 darba stācijām. Tātad piedāvājuma strukturizācija. Piedāvājums tiks sadalīts divās kategorijās. All-in-one, visi abonēšanas līmeņi, ko redzat slaidā, un ierīču aizsardzība ietver atsevišķus produktus, kas mums, teiksim, tā jau lietotie, tas ir Asset Antivīrus, Asset Mobile Security, Asset Parental Control un Smart TV Security. Produkcijas paskaidrojums. Varat redzēt, kas tiks iekļauts abonementu veidos, produkti, kas nav iekļauti iekārtu aizsardzības kategorijā, netiks pārdoti atsevišķi. Tātad, ko tas viss nozīmē? Tātad mums būs atsevišķas kategorijas, 3 līmeņi, un tajās abonēšanas pakās būs visi tie piesti instrumenti, ko mēs jau lietojam pirms tam. Tātad, iesim tālāk. Pārskats par jauno piedāvājumu, kurā varat redzēt galvenās priekšrocības, kas tiks paziņotas gala lietotājiem. Jaunie Ultimate līnijā nodrošinās 2 papildinājumus, lai aizsargātu mūsu klientus. Tā ir identitātes aizsardzība un VPN, lai tie atbilstu klientu vajadzībām un tirgus standartiem. Asset jaunais stils. Kāpēc notiek pārēja uz veco dizainu, un mēs tomēr atsakamies no tā vecā robota? Iepazīstinām ar jauno vizuālo elementu – aizsardzības klāju. Šī nav tikai skaista piktogramma, bet tā parāda mūsu vīziju jums. Klienti to var definēt par pieeju digitālajai aizsardzībai, kāds ir tas process, lai nodrošinātu viņus, ķersimies pie paskaidrojuma. Jebkurš fails vai paraugs tiek skenēts ar mūsu daudzslāņu drošības tehnoloģiju. Tas tiek filtrēts caur Asset Live Grid iesaistes pieprasījumiem un vēlāk tiek nodoti pašai Asset Live Card. Tad tie visi tiek skenēti paraugi un tiek novērtēti ar mākslīgo intelektu instrumentiem un drošības moduļiem. Pēc tā, kā aizdomīgi paraugi tiek novērtēti ar Asset cilvēku resursiem un viņu ekspertu vērtējumiem. Lūk arī piemērs un salīdzinājums starp veco dizainu un jauno Asset Home Security Ultimate un jaunie rīki. Asset Home pārvaldības panelī ir pieejami visi abonementu versijas un instrumenti ir viegli pārvaldāmi un pārskatāmi. Šodien Asset piedāvā 3 produktus Windows platformai Asset Note 32 antivīrus, Asset Internet Security un Asset Smart Security Premium. Visi minētie produkti ir saderīgi ar pēdējām Windows operētārsistēmām, pieejami 39 valodās un var instalēt ar konfigurējumiem instalācijas klientiem. Galvenās priekšrocības Asset produkcija ir daudzslāņaina tehnoloģija, kas pārspēj antivīrusu iespējas, augsta veiktspēja un maz ietekme uz datora resursiem. Ar jauno Asset Home Asset ievieš jauno zīmola Asset Security Ultimate produktu, kas kļūs par Asset Home zīmola karognesēju. Visi piedāvātie Windows produkti būs pieejami kā moduļi ar abonēšanas iespējām un Asset Home Security Ultimate Premium un Security Essentials. Ultimate piedāvājums sevi iekļaus VPN, iebūvētu interneta pārlūka privātuma un drošības instrumentu un 24. gada 1. kvartālā arī identitātes aizsardzību, par ko arī drusku vēl pastāstīšu, kas tas tāds ir. Asset Note 32 antivīrus turpinās savu eksistenci tikai jau kā atsevišķs instruments abonementa pakā. Iespējamās platformas, kur var tikt uzstādīts Asset drošības risinājums, tātad par VPN. Visvarīgākais, kas ir jāsaka, ka VPN būs atsevišķa lietojuma programma visām 4 galvenajām platformām. Lai iespējot VPN funkciju, klientam ir jāiegādājas Asset Home Security Ultimate un viņam jābūt Asset Home kontam. Programmā Asset Home viņš aktivizēs pašu VPN funkciju un pēc tam var ģenerēt unikālos aktivizācijas kodus gan sev, gan savai ģimenei, lai aktivizētu VPN lietotni un varētu izmantot VPN pakalpojumu. Šie kodi tiks nosūtīti pa e-pastu ar saiti uz lietojuma programmas lejuplādes lapu.
Klients varēs ģenerēt līdz 10 aktivizācijas kodiem vai 25 aktivizācijas kodiem atkarībā no viņa abonementa. Un visas instrukcijas, kā tas tomēr būs darāms, būs pieejamas arī mūsu mājaslapā, vai droši uzprasot mums, mēs būsim gandrīz jums palīdzēt ar šo, teiksim tā, uzstādīšanu. Apskatīsim mazu ieskatu, kā to visu īstenot. Atverēsim tātad Asset Home konsoli, uzspiedīsim VPN. Izvēlamies, kam uzstādīsim VPN, uz cik iekārtām tas būs, un tālākās instrukcijas tiks nosūtītas jau pa e-pastu. Atvērsim savu e-pastu un redzam pogu, lai lejuplādētu VPN un aktivizācijas kodu, kuru mums ir jāievada 24 stundu laikā, un kods ir derīgs tikai uz vienu iekārtu. Tālāk mēs izvēlamies pareizo operētāju sistēmu un lejuplādējam. Lūk, arī māc ieskats, kā tas varētu izskatīties uz macOS platformas. Tātad identitātes aizsardzība. Tā ir jauna asset funkcija, kas būs pieejama līdz 24. kvartāla, ietver sevī dark web izsekošanu. Tas ir tas, teiksim tā, internets, kas nav publiski viegli pieejams, bet tā informācija, kas tur ir diezgan noziedzīga, un neviens negribētu, teiksim tā, lai viņa personīgā informācija, viņa lietotāja konti tur uzpeldētu un būtu viegli pieejami ļaundariem. Tātad viņa lietotne skenē dark web, un pēc jūsu ievadītās personīgās informācijas, kas iekļauj sevī gan e-pastus, privātos kontus un citus, piedāvā identitātes atjaunošanas iespējas, un par to drusku vēlāk būs tā kā pastāstīts pēc produkta relīzes. Pakalpojumu piedāvā trešā puse, tas ir Sontiq ar Identiforce. Jauns pārvaldu programmas paplašinājums priekš Chrome, Edge un Firefox darbojas kopā ar mūsu produktu, lai nodrošinātu privātumu un drošību tiešsaistē. Tam ir 4 funkcionalitātes. Drošā meklēšana, meklē Google rezultātu sarakstā, iespējamo pikšķerēšanas vietnes, jo, kā zinām, dažkārt ļaundari var izveidot ļoti līdzīgu lapu, tas pats arī būtu arī Swedbank, viņi samaksā, lai tā reklāma būtu pirmā vietā, un mēs neapzinoties vienkārši uzspiežam to un tiekam uz to ļaundaru vietni, pēc kuras jau ļaundari saņem informāciju par mūsu kontiem, parolēm, un labi, ka mums ir Smart ID. Ar Smart ID mūsu lietotājs ir daudz aizsargātāks. Drusku tālāk iesim, tātad interneta pārvaldu programmas attīrīšana, regulāri vai pēc pieprasījuma notīra SIG failus, vēsturi un citus failus no pārvaldu programmas. Metadatu attīrīšana attīra metadatus no lejuplādētiem attēliem no interneta pārvalka. Interneta vietnes uzstādījuma apskats ļauj lietotājiem viegli pārskatīt un nomainīt sniegtās atļaujas interneta vietnēm, pagaidām vēl nav pieejams Firefox, un tas, kas redzat, ir atzīmēts ar zvaigznīti, pieejams tikai Ultimate pakā. macOS. Lietotāja drošība macOS arhitektūrā, Asset Cybersecurity 7. versija un Cybersecurity Pro 6. versija. Galvenās priekšrocības ir Asset produkcija ir daudzslāņainas tehnoloģijas, augsta veiktspēja un ļoti maza iespējas datora resursiem. Ar jauno piedāvājumu paroļu pārvaldniekam VPN un identitātes aizsardzībai lietotāji var saņemt piekļuvi paroļu pārvaldniekam un VPN identitātes aizsardzībai. Asset Cybersecurity 7. versija būs pieejama tikai kā modulis abonēšanas līmeņos. Lietotājiem, kuri jau lieto Cybersecurity, tas paliks nemainīgs un varēs turpināt lietot izvēlētos produktus. Klientiem vairs nebūs iespēja atsevišķi iegādāties to standalone, kas, tā kā bija Windows platforma, tas bija Asset antivīrus no 32. Pašreizējā Asset Cybersecurity Pro licence turpinās nodrošināt ierīces aizsardzību, un lietotājiem nav jāveic papildus soļi, lai saņemtu aizsardzību. Asset Cybersecurity Pro nodrošinās aizsardzību macOS 14. jaunākajā versijā. 24. gadā Asset plāno pievienot papildus komponentu, kas ir ugunsmūris, priekš Asset Cybersecurity un uzstādīt Asset Cybersecurity Pro ar ierobežotu atbalstu. Asset Cybersecurity 7.4 versija, tā iznāca tā. Asset Cybersecurity būs pieejams tikai jauniem klientiem.
Klienti var lejuplādēt un aktivizēt produktu ar Asset Home pārvaldības konsoli un izlaist aktivizācijas ekrānu pašā produktā. Tātad mums vairāk nevajadzēs ievadīt to licences atslēdziņu, mēs tikai atveram Asset Home kontu, lejuplādējam vajadzīgo drošības risinājumu un lietojam. Pieejama jaunajā macOS 14. un atbalsts. Bezmaksas izmēģinājuma iespēja automātiski generēs Asset Home Security Essential abonementu, jauns zīmola dizains. Jaunajiem Asset Cybersecurity lietotāji ir obligāti jāizveido centrālās pārvaldības konsolā Asset Home lietotājs vai aktivizētu produktu. Esošie klienti varēs turpināt lietot vai atjaunot savu drošības risinājumu, neizveidot lietotāju Asset Home pārvaldības konsolē. Slaidā varat redzēt, kā tas īsti izskatīsies pašā drošības risinājumā. Redzat, tur, kur ir subscription, uzreiz būs parādīts, kāda paka jums ir izvēlēt. Runāt par macOS var likties, ka tikai jaunajām lietotājiem mēs piedāvāsim jaunās paudzes produktu, taču tas vēl nav pilnībā apstiprināts. Tas nozīmē, ka mēs piedāvāsim Asset Cybersecurity jaunāko 7. versiju visos 3 abonēšanas līmeņos. Kā papildinājums, klienti varēs izmantot citas funkcijas, piemēram, paroļu pārvaldnieku, VPN vai identitātes aizsardzību atkarībā no abonētā līmeņa. Android platforma. Lietotāju drošība Android platformā. Pieejami kā moduļi abonēšanas līmeņos, viss vienā aizsardzībā. Tas ir Security Essential, Security Premium un Security Ultimate. Lejuplādējiet no Google Play, izmantojot Asset Home ar tokenu. Pieejami arī atsevišķi produkti iereču aizsardzībai, lejuplādējot arī no Google Play vai patīši no Asset Home interneta vietnes valstīs, kurās netiek atbalstīts Google Play. Asset Mobile Security iekš Google Play ir viena no vislabāk novērtētajām ļaunprātīgās programmatūras apkarošanas drošības risinājumiem un ir pieejama Google Play veikalā ar bezmaksas un premium abonementiem. Asset Mobile Security ietver visaptverošu aizsardzības komplektu, kas ir paredzēts mobilajām ierīcēm un planšetdatoriem. Asset Mobile Security 9. versija ar jauno ātrā starta instalācijas vedni priekš jaunajiem lietotājiem bezmaksas versijā. Nav nepieciešams e-pasts vai lietotājs un ir vajadzīgi tikai 2 soļi līdz jūsu ierīces pirmai skenēšanai, kas ir piekrišana lietošanas noteikumiem un izvēlēties bezmaksas abonementu. Pilnīgi viss starta vednis ir pārveidots. Parādījās izmaiņas arī premium lietotājiem. Premium lietotājiem vajadzēs obligāti izveidot lietotāju. Pilnīgi visa Asset Home darba virsme ir mainīts dizains. Lietotāji ar veco piedāvājumu varēs aktivizēt abonēšanu ar Asset Home lietotāju, aktivizācijas atsegu vai lietotāju e-pastu un paroli. Tiek atbalstīts Android 14. versija. Un tātad pati Asset Home lietotne. Asset Home pārvaldības konsole ir pieejama interneta vietne home.asset.com un Android un iOS aplikācijā. Platforma, kas ļauj mums lietotājiem apskatīt drošības risinājumu tiekošo stāvokli uz visām iekārtām. Tātad mēs varam pārbaudīt visas iekārtas, kas ir sasaistītas ar mūsu licenci, un nav nepieciešamības katru iekārtu atvērt un paskatīties, kas tur īsti notiek. Iespēja atjaunot, uzlabot, palielināt lietotāju skaitu un mainīt apmaksas metodi. Apskatīt licences detaļas, ieskaitot autentiskumu un tekošās izmaiņas skaitu, pārbaudīt aktīvās iekārtas un dalīties ar licenci citām lietotāju iekārtām. Lejuplādēt aizsardzības risinājumu jau ar aktivizēto atslēgu, aktivizēt un pārbaudīt lietotāju piekļuvi paroļu pārvaldniekam un VPN, izmantot anti-theft, parental control un identity protection. Aplikāciju integrācijas ir pieejamas un Asset Mobile Security un Cybersecurity 7. versijā. Tātad funkcija vietne. Asset Home funkcija vietne ļauj fokusēt drošību tieši uz cilvēkiem, kas tiek aizsargāti, ieslēgt VPN sev un citiem lietotājiem, saņemt piekļuvi
anti-theft, parental control un identity protection funkcijām un iesaikt pašus lietotājus vai citus paroļu pārvaldniekam. Tātad attēlā redzat, kā tas vispār viss izskatīsies, kad mēs atveram Asset Home kontiņu, kas tad īsti tur būs. Visas funkcijas, tātad VPN, paroļu menedžeris, anti-theft, identity protection un parental control, visu var pārbaudīt no vienas mājaslapas. Tālāk, kā mēs pievienosim kādu jaunu iekārtu vai jaunu lietotāju, kā tas būs ar VPN. Kāda ir ietekme uz jauno klientu piedāvājumu? Atbalsta grupētās licences tiek atjaunotas tikai dažas licences daļas, un tā izskatīsies aptuvenējs interface funkciju vietnē Home Asset. Tātad ieteicamā licencēšanas prakse lietotājiem, kuri vēlas aizsargāt vēl vienu ierīci, taču viņu licencei ir vai nu izsmota kapacitāte vairāk par 10 ierīcēm, vai nu tiek pārmērīga lietota overuse, vēlamā produkta aktivizēšana vairs nebūs pieejama. Lai atrisinātu šo problēmu un aizsargātu izvēlēto iekārtu, lietotājiem tiks piedāvāti vairāki risinājuma varianti. Tātad palielināt licences kapacitāti, ja vēl nav sasniegta maksimāli 10, vai nu iegādāties jaunu licenci, vai atvienot kādas varbūt nevajadzīgas iekārtas, par kurām mēs pat varbūt esam aizmirsuši, vai principā jau nelietojam. Tātad ieteicamā licencēšanas praksi, kā tas viss izskatīsies, tātad atversim Asset Home kontiņu, izvēlēsimies aizsargāt šo ierīci, un sistēma uzrāda to, ka jau licences kapacitāte ir izsmelta, ko mēs varam izvēlēties, un pēc tam arī, ja vēlamies iegādāties jaunu licenci, es arī parādīšu, kā tas izskatīsies latviskajā versijā. Tā. Līdz ar gaidāmā obligāto konta izveidošanu, licences pārmērīgā izmantošana overuse vairs netiks atbalstīta, tādējādi ar jauno piedāvājumu neviens klients nevarēs pārsniegt savu licences kapacitāti. My Asset Home mājaslapa beidz savu eksistenci un visi lietotāji tiks pāradresēti uz jauno home.asset.com. Automātiskā licenšu dzēšana. Licences tiek automātiski dzēstas no lietotāju kontiem pēc 6 mēnešiem. Tās mums ir izmēģinājumais licences tā kā trial, tad, kad mēs pamēģinām, vai tas produkts mums der vai neder. Savukārt visas citas licences tiks dzēstas tikai vecās, ja? Nekādas jaunās, ja mēs viņas vēl lietojam, nekas netiks dzēsts. Tātad visas vecās tiks dzēstas pēc 12 mēnešiem, ja tām ir beidzies derīguma termiņš. Lietotājiem tiek nosūtīts atgādinājums 30 dienas pirms licences derīguma termiņa beigām ar iespējām to atjaunināt vai iegādāties jaunu licenci. Tehnoloģiju uzlabojumu un pārveidotais ielogošanās vietnes dizains ar jauniem lietotāju interfeisa elementiem. Un tātad maziņa pamācība, kā tad atjaunot vai nopirkt jūsu licenci. Tātad atveram mūsu drošības risinājumu, Assetu, ja? Atvērām, tālāk pārējām uz pašu apakšu Asset Home kontiņu, uzspiežam, atveras interneta pārlūks un mūsu lapa home.asset.com. Tālāk mēs uzspiežam, lai aizsargātu šo iekārtu, pievienosim licencīti. Ja mums vēl nav iegādāta. Tātad uzspiežam rādīt visus abonementus, ja vēl nav uzspiedām. Un tālāk viņš mums piedāvā pievienot abonementu. Uzspiežam. Tālāk viņš paprasa, vai mums ir jau licencīte, vai mums nav. Tātad mēs uzspiežam abonementu iegādi, kas jūs pēc tam pāradresē uz mūsu internetu veikalu. Vērs vaļā, un tad mēs izvēlamies, kādu tad mēs licencīti izvēlamies mums vajadzīgo, uzspiežam pirkt. Izvēlamies uz cik iekārtām, vai tas ir mēneša abonements vai uz visu gadu, izvēlamies, apmaksājam un tad jau droši lietojam. Aizpildām tātad visas vajadzīgos laukus un veicam apmaksu. Un tātad pati labākā ziņa, kas ir šodien, no šodien dienas līdz 27. datumam,
ir Black Friday akcija un produktu var nopirkt par 50% atvaidīti. Tas ir Assets Home Security Premium. Varbūt kādi ir jautājumi, un paldies jums par uzmanību. Esmu gatavs atbildēt uz tiem.